Tātad sveiki visiem! Mani sauc Edīte, un šīs kanāls saucās Fancy Junk. Un es nezinu, vai šī kanāla nosaukums paliks tāds pats, bet var sakot, es jums īsumā pastāstīšu par to, kā es nonācu līdz šim brīdim, ka es esmu paņēmusi kameru, un es atvainojos, ja šis video nav pašlaik super ļoti kvalitatīvs, un es neesmu savā labākajā formā, un es jums vienkārši pastāstīšu, un ir vienkārši jāsāk, lai vai kas ir jāieliek pirmais video, tas vienkārši ir jāizdara, un pēc tam jādzīvo savu dzīvi, jā, un jāfilmē vēl video, protams. Viss sākās ar to, kad es biju maza un mums bija kaut fotoaparāts mājās, tā kā digitālais, bet ļoti profesionāls. Un tad es viņu vienkārši paņēmu rokās, bija ļoti maziņa, un es fotografēju ļoti dīvainas lietas, kaut kāds aizkarus, krēslu, grīdu, griestus, sienu, ļoti artsī lietas, ļoti dīvains vārds izklausās, bet ok. Un tad vēl es fotografēju tumsu, piemēram, tumsu istabā, tumsu virtuvē, tumsu koridorī, tumsu toaletē, tumsu otrā istabā, un tā tas viss sākās. Man ļoti aizrāva fotoaparāti un viņu funkcijas, ko viņi veic. Un tad pagāja kaut kāds laiks, un tad parādījās mazāki digitālie fotoaparāti, un man vairs nebija internets, kā ļoti daudziem cilvēkiem tajā laikā. Un mums bija tikai dators, uz kuru bija Photoshops, un Corellis, un kas tur, loģiski kaut kāds Paints, un kaut kas tāds, bet, man var sakot, māma strādā ar šīm programmām, varbūt ne ar Paintu, bet ar Photoshop, InDesign, Corelli, un es iemācījos ar tiem strādāt, ar InDesign ne, bet ar Corelli un Photoshop, Man šeit toreiz es to mācīju daudzreiz labāk nekā tagad, bet ok, nekas ir savas zināšanas jāatsvaidzina. Un tad man mājās nebija internets, un tas, ko es darīju, bija, ka man mamma nocēla tādu lielu spoguli no tāda plaukta, un man uz datora bija māsas mūzikas, bija Britney Spears un Robbijs Viljams un kaut kas no 50 Cent arī, bet tur bija arī operas spoks, kas man nenormāli patika. Un var sakot, es iemācījos man šeit visas Britney Spears dziesmas no galvas, visas Robbija Viljams dziesmas no galvas un visu operas spoku no galvas. Un tā bija man mīļākā opera, jo tur ir ļoti skaista mūzika, man vēl joprojām ļoti patīk. Un es vienkārši stāvēju pie spoguļa, dziedāju un tēloju baigo popzvaigzni. Laikam, es nezinu, no turienes es esmu ņēmusi savas gan klasiskās, gan popsīgās, var sakot, neakadēmiskās vokālās dotības, laikam. Tas bija tas, ko es varēju darīt mājās, bet tad mans brālēns man parādīja, ka ir tāda lieta kā Windows Movie Makers, un man bija tāds, mans dievs, šis ir vienkārši fantastiski. Un viņš man parādīja, kas tas tāds ir un minimāli kā tas strādā, un tad mums bija fotoaparāts, un tad es iemācījos strādāt ar tiem jauniem, mazākiem fotoaparātiem, un es iemācījos strādāt ar Windows Movie Maker, un tad es filmēju visādas mazas filmiņas, es viņas rādīju mammai, vienkārši radiem, kas atbrauca ciemos, un mamma bija tāds, ak, Dievs, paskaties, Edīte kaut ko tur taisa ritīgi forši. Kaut kas tāds, Un tā es sāku filmēt, bet tad mums saplīstas fotoaparāts, un tā beidzās mans izklaids. Un pēc tam kaut kad es atkal dabūju digitālo fotoaparātu, tad es vairāk nedarbojos atkal ar fotografēšanu, vairāk tieši ar ielu fotografiju. Man ļoti patika, tas man šķiet interesanti, un pēc tam
editot tās bildes un kaut ko tādu, bet man principā nekas no tā viss nav saglabājies. Kaut kādā diskā arī stāv tās filmiņas, un viņas nevar atvērt tos failus, un es arī vairs nezinu, kur ir tas disks, tā kā tas viss ir diezgan skumji. Bet gan jau kādreiz kaut kā varēs viņus apskatīties, jo tas būtu ļoti interesanti, jo tās filmiņas bija diezgan wow, ar visu pārģērbšanos un visu to. Un, var sakot, es esmu nonākusi līdz šim, kad es vairs nespēju apspiest savu vēlmi filmēt un montēt, jo tā man ir kopš bērnības. Un, principā, YouTube ir ļoti forša vieta, manuprāt, platforma, ar kur var ļoti fantastiski strādāt, jo tu vari dalīties ar savām idejām, ar savu viedokli un vienkārši kaut kādā veidā mainīt pasauli, citus iedvesmot vai arī vienkārši mācīties no citiem un dot zināšanas citiem. Un principā tāds ir arī mans mērķis, dot zināšanas, pateikt savas idejas, varbūt arī iedvesmot, es nezinu. Un vienkārši izpausties. Tas ir tas, ko es vēlos darīt. Un es ceru, ka jums patiks mans nākotnes, kā tas ir latviski, content, tā kā saturs, nākotnes saturs maniem video. Es ceru, ka jums ļoti patiks. Ja jums patīk šis video, tad spiediet man patīk, ja nepatīk, tad spiediet man nepatīk. Sūdīgi man. Bet, protams, abonējiet manu kanālu. Un kaut ko es vēl gribēju pateikt. Es gribēju pateikt, ka šajā kanālā nebūs nekādu beauty guru video, tā kā kosmētikas video, jo es principā vispār nelietoju kosmētiku. Vienīgais, ko es daru, es ļoti daudz lakoju savus nadziņus, jo man ļoti patīk lakot nagus. Man varbūt pat nepatīk lakot nagus, bet man vienkārši kopš bērnības ir kaut kas ar nagiem, ka es pērku daudz nagu lakas un varbūt tas ir vienīgais, ko jūs no šīs sfēras varat sagaidīt. Labi, tad es jums saku tā, un lai jums ir forša dzīve, un tiksimies nākamreiz, jo, es ceru, ka mēs tiksimies nākamreiz, man ir ļoti daudz idejas. Es vakardien ļoti daudz idejas sarakstīju, tā kā gaidiet mani ar manām idejām, un lai jums viss ir forši. Un lai jums ir ļoti skaista dzīve. Atā.